veltīts vidējai izpēļņai. Vidējā izpēļņa algoritmi mums ir aprakstīti darba likuma 75. pantā, un mēs šo vienu likuma pantu malsim krustu šķērsu šī webināra laikā 3 stundu garumā, jo vidējā izpēļņas aprēķinos mēdz būt diezgan daudz problēmas, tāpēc, kad mums darbiniekiem tiek noteikti dažādi darba laiki, normālais, nepilns un summētais, darbiniekiem tiek noteikti dažāda darba samaksa, gan laika algas sistēmā, mēneša algas stundas tarifu likuma, gan akorda algas sistēma, kāda aprēķina pēc padarītā darba daudzuma, un tur visur ir savs nianses, jo jebkurš darba laiks var tikt apvienots ar jebkuru darba samaksas sistēmu, un tāpēc mēs visu webināru laikā arī tad šo vidējo izpēļņu dažādos variantos, šķērsgriezumos skatīsim.